Labdien! Mani sauc Kaspars Zvīgulis. Es pēc profesijas esmu aktieris, bet ikdienā es strādāju restorānā Fazenda. Un gleznu, par kuru es jums gribu pastāstīt, es esmu redzējis diezgan daudz reizes, jo šī glezna šobrīd atrodas manā darba vietā. Un gandrīz katru dienu es viņai eju garām, bet tā pa īstam es viņā ieskatījos pirmo reizi tikai tad, kad Līga uzaicināja mani pastāstīt jums par kādu no viņas gleznām un lika izvēlēties vienu. Un es izvēlējos šo apgaismība, jeb enlightenment. Un tikai tad, tieši tāpat kā jūs, es pirmo reizi pa īstam ieraudzīju šo gleznu. Tieši tāpat kā jūs, šobrīd es patiesībā pirmo reizi iedziļinos, jeb pieskaros šai gleznai, lai nedaudz saprastu gan priekš sevis, gan izstāstītu arī jums, ko es tur redzu. Paši gleznas izmēri ir diezgan pieklājīgi, es teiktu. 80 x 70 centimetri. Gleznošanas tehnika ir eļļa uz audekla. Bet jūs droši varat pieskārties šai gleznai, jo gleznas virsma ir pārklāta ar speciālu aizsargkārtu, kas ļauj šo gleznu aptaustīt un sajust. Sajust pavisam fiziski. Ikdienā, garām ejot, šī glezna liekas kā tāds mazs punkts kādā gaišā vietā. Sākumā liekas, varbūt kaut kas kādā sniegputenī aizķēries, jo tāds zils punktiņš uz gaiša fona ar nedaudz krāsiņām vai krāsainiem sarkaniem akcentiem. Bet ielūkojoties vērīgāk, tu saproti, ka šis zilais punktiņš ir maza pasaule, jeb maza daļiņa, manuprāt, no kosmosa. Un kosmosa, kas šajā gadījumā ir balts, nevis melns, kā mēs esam ieraduši to redzēt naktīs, skatoties zvaigznēs. Bet kosmos ir balts, un zvaigznes tajā ir tumšākas. Nav īsti melnas, bet tumšākas. Šie mazie punktiņi, kas apņem mūs visus, un iespējams šis mazais zilais punktiņš varētu būt kā viena maza daļa, kas pietuvināta zem mikroskopa un ļauts mazliet ielūkoties tajā iekšā, ne tikai redzēt pa gabalu, bet ielūkoties iekšā. Es teiktu, ka tā ir maza apaļa pasaulīte, kurā tomēr pastāv gravitācija vienā virzienā vertikāli, jo, lai gan pasaule ir apaļa, tai sānos izskatās, ka neviens nedzīvo, dzīvo tikai augšā un iekšā. Kas tur dzīvo? Vai pēc kā tā izskatās, lai to ieraudzītu, ir jāpieiet pavisam tuvu klāt, jeb jāatrod gleznas centrs. Uz gleznas pašas mēs īsti nevaram redzēt, kas tur dzīvo, bet redzam mums atpazīstamās mājas, mums atpazīstamos skursteņus, mums atpazīstamās gaismas logos. Bet mūsu fantāzijai atstāta brīva vieta tam, kas tur dzīvo. Vai tur dzīvojam mēs, vai tā ir mūsu pasaule, vai tā ir jūsu pasaule, mana, tava, vai pasaule vispār. Tas, ka tur varētu dzīvot cilvēkiem līdzīgas radības, par to liek aizdomāties, manuprāt, interesantākā sadaļa, lai kuru ieraudzītu, ir jāielūkojas pavisam cieši starp māju logiem un mājām. Tie ir, es teiktu, koki. Bet patiesībā, man liekas, tie ir pirkstu nospiedumi. Jautājums, kā pirkstu nospiedumi? Skatoties uz savu pasauli, gribas domāt par divām dažādām pasaulēm. Par iekšējo un par ārējo. Jeb apakšējo un augšējo, vai viņas ir vienādas, vai viņas atšķirās, vai mums katram nav
divas pasaules kaut kur mūsos pašos paslēptas, vai varbūt mēs dzīvojam divās pasaulēs. Un kura no tām ir krāsaināka, kura ir interesantāka, vai iekšējā, vai ārējā. Un kas vēl šķiet interesanti, baroties šo mazo pasauli, ko mēs redzam gleznas vidū, pavisam atkal pieejot viņai klāt, jeb sajūtot viņu, mēs redzam, ka šo pasauli ieskauj kā to sauc? Kad izkalst zeme, tāds raksts, kas rada sajūtu, ka tā tomēr ir zeme. Tā nav kāda izplūdusi pasaule vai nezināma, bet tas ir kaut kas pazīstams. Kaut kas, ko mēs zinām, ko mēs saprotam un kurā mēs dzīvojam. Tas liek domāt, ka mēs visi esam maza daļiņa no kaut kā liela, šajā gadījumā no kaut kā liela gaiša, un mūsos katrā ir vēl kaut kas, ko neredz iespējams pārējie, kuri skatās uz mums tikai no ārpuses. Tas liek domāt par to, ka gribās ieraudzīt, kas katrā citā ir iekšā, kas iekšā ir citā kosmosa malā, kas iekšā ir citā cilvēkā, un kas iekšā ir manī pašā. Nu jā, manuprāt, tas izstāstīja diezgan daudz. Tālākais jūs pašu ziņā sajust, ieraudzīt, iztēloties un aizdomāties. Paldies, ka piestājāt, un jauku dienu!